Grupā ir tikai tādi turisti, kuri runā angļu vai franču valodā, vai abās valodās. Zināms, ka angļu valodā runā 24 turisti, franču valodā 15 turisti, taču abās valodās 8 turisti. Cik turisti ir grupā? Varētu jau, protams, zīmēt Eilera diagrammu, bet no sākuma pierakstīsim. Angliski mums runā 24 turisti, franciski 15 turisti, un abās valodās, angļu un franču, 8 turisti. Tikai angļu valodā, franču nē, runā 24 turisti mīnus tie 8, kas runā abās valodās. Tas ir 16 turisti. Tikai franču valodā, bet angliski nē. 15 mīnus 8 ir 7 turisti. Un cik tad ir kopā? 16 plus angliski runājošie, plus 7 franciski runājošie, plus 8 abās valodās runājošie ir 31 turists. Bet, ja kādam bija ērtāk, varēja zīmēt Eilera diagrammu un noteikt šos te, cik ir kurā logā angļu, franču. Paldies par uzmanību!